šis storytājums būs no... Ir viens storytājums, pie kuru es vienmēr atceros, kad cilvēki man saka, hei, Emīlija, tu negribi aiziet pamēģināt kādus skropstu pieaudzēšanu vai laminēšanu vai jebko citu tādā veidā. Un es vienmēr domāju pie sevis, labāk es to darīšu pati pie sevis, nekā piedzīvošu atkal tās dzīves situācijas. Un tas man atkārtojas divreiz ar diviem dažādiem cilvēkiem. Ne jau tik tieši, vairāk kā es atklāju, ka man vienkārši tas nepiesaist un es varbūt nebiju pie pareiziem cilvēkiem, bet es jau šodien pastāstīšu par vienu savu briesmīgāko pieredzi, kas notika reāli, man šķiet, ka 2 gadus atpakaļ. Man šķiet, ka tas bija aptuveni 2 gadi. Es konkrēti neatceros. Es atceros, ka tas bija, kad es mācījos juridiskajā fakultātē. Un tajā pašā laikā man šķiet, ka tas bija, kad es aizgāju no juridiskās fakultātes, tāpēc es reiķinātu, ka tie 2 gadi atpakaļ. Jebkurā gadījumā šis stāsts ir par to, kā es pieliku skropstas, un nākamajā dienā manas acis bija apampušas, un tā meistarīte vienkārši bija gan pazudus no zemes virsmas. Kāpēc es vienmēr iekļūstu problemātiskās situācijās? Kāpēc es vienmēr iekļūstu problemātiskās situācijās? Tas sākās ar to, ka es jau ilgu laiku, un godīgi sakot, vēl joprojām man ir tāds neliels, es gribētu pieaudzēt skropstiņas, un es redzu, cik daudzām meitenēm pieaudzēt skropstiņas izskatās fantastiski un dabīgi un nenormāli cute. Es gribēju sev tās skaistās, lielās, seksīgās skropstiņas, bet tajā laika posmā man nebija tik daudz brīvās naudas uz rokas. Es it kā strādāju, bet man bija jāmaksā rēķini, man bija jāmaksā par pārtiku. Es biju cilvēks, kuram bija prioritātes kā pabarot savu draugu, samaksāt rēķinus, nopirkt mazgāšanas līdzekļus, un man vēl es nebiju nekas liels, es nebiju superblogeris, es arī tagad neesmu superblogeris, nepārprotiet. Es nebiju nekas tāds, lai es varētu uz kaut ko iekonomēt, tāpēc man bija jāmaksā par ikdienas izdevumiem. Un tāpēc es vienmēr meklēju jebko, bet pieejami. Zini, kad tu gribi kaut kur aiziet, bet tev nav naudas, lai samaksātu pilno centu, bet tu meklēji varbūt kādu cilvēku, kurš mācās, varbūt kādu salonu, kur apmāca kādu cilvēku, lai es varu atnākt, un mans budžets bija 15 eiro aptuveni. Un vienu dienu es sēžu, nevienam netraucēju, un ieraugu Facebookā, kur es ieraugu 101 citu sludinājumu par to, ka viena meitene pieņem centrā pie sevis dzīvoklī pa 15 eiro un pieliek skropstiņas. Un es uzspiedu virsū, un tur bija galerija. Man šķiet, ka tā bija viena no tiem, jūs zināt, ir Facebookā tās grupas, kuros ir pieliek skropstiņiem, nadziņiem un visādi lēta varianti vai piedāvājumi, vispār jebkādi piedāvājumi skaistu kopšanas jomā. Un tur bija šī publikācija, un es uzspiedu virs uz galerijas, un tur bija daudz skaistu darbu. Tā kā tur bija ļoti skaistas skropstiņas, tur bija nadziņi, viņi arī nadziņas taisīja gelišu, pieaudzētus gēlnagus ar kristāliņiem, bez kristāliņiem. Viņai arī bija, ka viņi varēja pielīmēt zelba kristāliņu, ko es vēl joprojām gribu. Es zinu, ka tas ir trashy AF, bet tas ir such a moon, such a vibe. Es no 2019. gads pēc pa sevi kinda trashy. Viss tā mode, kas ir Instagramā, ir, bet tajā pašā laikā tas ir nice. Tik hot. Jebkurā gadījumā es tur sēžu un es domāju, bāc, 15 eiro, man tieši makāja 15 lieki eiro. Un es viņai uzrakstu un saku, hei, kad es varu tikt pie tevis? Un es biju tik excited. Jūs pat nevarat iedomāties, cik es ļoti gribēju. Cik nenormāli es gribēju tikt pie viņas. Un viņa teica, tu vari nākt pēc 2 dienām, jo tā bija pirmdiena, un es tiku pie viņas trešdienu. Un es pie viņas atnāku 8 no rīta, jo viņa teica, ka viņa var iestarpināt mani. Es atnāku pie viņas, viņa dzīvoja, tas bija viņas parastajā dzīvoklī. Viņa dzīvoja milzīgā dzīvoklī, kurā pat bija džakūzi, kas ir tik dīvaini, bet tajā pašā laikā nē. Un tajā dzīvoklī viņa dzīvoja viena pati. Un var teikt, ka tas bija milzīgs 3 stabu dzīvoklis, kurā bija viens stūrs apdzīvot. Vispārējais bija, izskatās, ka tur neviens nedzīvo. Ne tajā vanu sistēmā milzīgajā, nekur. Un tāpēc bija tāda ļoti dīvaina sajūta jau no paša sākuma, bet pēc ok, tas vienkārši cilvēks strādā no mājām. Es zinu, ka tīri teorētiski nedrīkst strādāt no mājām, bet man bija vienalga, es gribēju savu skaistās skropstiņas kā bildēs. Tad es atnāku pie viņas, es apsēžos uz gultas, tāpēc, ka viņi saka atgulies, aiztaisiet acis, atbrīvojies, iečilo,
paklausies filmu, kas fonā iet, vai mēs varam arī parunāt. Un viņa man pasaka, cik garas es gribu skropstus, teicu, viņa man pateica, ka man iesaka labāk 11 mm vai 12 mm, ja kaut ko 11-12 mm garas skropstiņas. Tad viņa man teica, kādu atlocījumu CB vai kaut ko tam līdzīgu. Es teicu, ka es neko nezinu, viņa ieteica man tādu atlocījumu un tādu garumu. Es teicu, ok, kā tu zini labāk, es vienkārši gribu, lai viņas ir izteiktas un cute, un lai es skatos uz čaļiem, un viņiem bija tāds hell yeah, man tāds hell yeah, un mums visiem būtu... Mums visiem ir nice, ok? Es gribēju rīktīgi smuku skropstu, lai es varu neiespringties un nekrāsoties un vienkārši būt cute. Un mans mīļākais vārds ir cute, manuprāt, tāpēc, ka es pateicu 100 reizes šajā video, tā kā un cute. Jebkurā gadījumā, atgriežamies pie šī video. Es sēžu, tiešāk sakot, guļu, un es sāku just, ka man dedzina nedaudz acis. Viss tā pieredze, es nevaru teikt to, ka viņi kaut kādā arī nepareizi, jo es neko nezinu, tāpēc es neko nevaru teikt, un man bija acis ciet. Tomēr, kad es viņas atvēru, man bija salipušas skropstas gandrīz visā garumā. Es zinu, ka tā mēdz gadīties daudziem maniem draugiem, bet man dedzināja tik nenormāli acis, jūs pat nevarat iedomāties, es gāju mājās un es raudāju konstanti. Man vienmēr bija sajūta, ka man kaut kas ir. Vienkārši kaut kas ir acī. Un es saku, mēģināju dabūt laukā, bet man nekas nesanāca, un es piegāju pie spoguļa. Tas ir, kad es aizgāju prom. Kad es biju pie viņas, viss bija fine. Nu, man nedaudz kodās, bet man teica, ka tas pāries ar laiku, un man bija, ok, es viņai iedevu 15 eiro. Mēs aptuveni 2 stundas norunājām. Mēs runājām par viņas draugu, kurš dzīvo ārzemēs, un garš stāsts. Čiepa paspēja man izstāstīt visu savu dzīves stāstu. Tad mēs vienkārši pašķīrām, es viņas samaksāju, es aizgāju mājās, un es sēdēju mājās, un es vienkārši jūtu, ka man nenormāli grauž acis. Tas, ko es jums tikko teicu, ka man bija sajūta, ka man ir kaut kas acī, un es mēģinu dabūt laukā, es mēģinu visu laiku izvilkt laukā, un es nevaru izvilkt to ārā. Un es pat nevaru iedomāties, es vienkārši raudu, man viena acis vienkārši raud konstanti jau stundu, un es esmu jau nogurusi raudāt, esmu nogurusi pinkšķēt. Un es pienāku pie spoguļa, un es vienkārši sēžu, es paveru savu acu vaļā, un es vienkārši meklēju, kas pie vēlna tas ir. Un tad es sāku saprast to, ka tā nav nekas specifisks, bet man vienkārši skropstiņi ir pielīmēti uz manas mitrās līnijas. Vai pat nepielīmēti, bet viņi tur čakarējās kaut ko. Un es mēģinu viņu izvilkt laukā. Un tad es eju gulēt, es kaut kā nomierinu savas acis, es kaut kā samierinos, kaut kā sadzīvoju. Un nakts vidū es pamostos, un man koši dedzina nenormāli acis. Un es pienāku pie spoguļa, un šī visa daļa man ir apampusi, un augšējais plakstiņš man ir arī tāds nedaudz uzpampis. Tā kā ne jau uz rīktīgi apampis, bet sāk nedaudz apamst, un es uzreiz nobijos. Un man bija tāds, nē, es ar šo nedīlošu. Un es iegāju internetā, un es sāku googlēt, kā dabūt nost mākslīgās skropstiņas ātri, un tur bija rakstīts ar eļļām, ar kokoseļu, ar jojoba oil un jojoba oil. Es nezinu, kā to izrunāt. Un man bija kokoseļa, un es paņēmu kokoseļu, un es sāku berzēt. Es vienkārši beržu, un manas acis tā svilināja, manas acis bija sarkanas, un es dabūju maksimāli, cik es varēju nost. Man bija palikušas pāris skropstiņas šur un tur, un es vienkārši biju pārgurusi, es to reāli darīju 3 no rīta. Es gāju gulēt, un no rīta es pamodos, un man augšējais plakstiņš bija tik apampis, ka es izskatījos pēc ķīnieša. Es vienkārši skatos uz priekšu, un es neredzu planētu Zemi, tāpēc, ka mans acis ir tik apampušas. Un es paņēmu atkal kokoseļu un atkal tīrīt. Es paņēmu toniku un es aizgāju uz aptieku, kur aptiekā man iedeva tādu speciālu šķidru līdzekli, ar kuru man pilināt acīs un arī tīrīt acu zonu, kas dezinfikcē. Un man pateica to, ka lai es pilinu acis, lai es neskatos uz neko spožu, lai es neko nelieku klāt acīm, lai es nekrāsojos 2 nedēļas, es nevarēju krāsoties. Un šis ir stāsts, vienkārši storytimes, un lai jūs nedarat tādas muļķības, jo es viņai uzrakstīju un es viņai sūtīju bildes. Diemžēl bildes man nav saglabājušas, tāpēc, ka tas bija vai C-telefonā, un man te C-telefonā gadījumā nav nevienas bildes. Un viņa vienkārši man pateica, ka viņai žēl, un tad viņa vienkārši izdzēsās. Viņa izdzēsa savu Facebooku,
Viņa izdzēsa savu Instagramu, vai arī varbūt viņa visur man nobuķēja. Es nekad neesmu mēģinājis viņu no cita profila atrast. Viņa vienkārši pazuda. Un es viņai zvanīju, un nekas. Un es viņai zvanīju tajā pašā naktī, kad tas viss sāka notikt, jo es gribēju viņai uzzināt, kas pie vēl notiek, un vai man vajag iet pie ārsta vai nevajag. Un tad viņa jau saprata, ka ir kaut kāda sūni, un viņa vienkārši man noignorēja. Viņa vienkārši man nogaustoja. Viņa izlēma to, ka viņai vienalga. Kāpēc? Es nezinu. Varbūt man bija kaut kāda alerģiska reakcija, bet vismaz meitēn, tu vari man pateikt to, ka tā ir alerģiska reakcija un es nenobīstos to, ka es palikšu aklā un visu dzīvi staigāšu ar spieķīti. Es vienkārši gribēju uzzināt, vai es redzēšu, vai es neredzēšu, vai man saukt ātros, vai man palikt mājies, vai man ņemt kokoseļu, vai man izmantot labāk jojoba oil. Ko man bija darīt? Un viņa bija vienalga, viņa man nogaustoja, viņa man izmeta miskastē un aizgāja prom. Rīgā ir ļoti daudz kropstu cilvēku, kas pieliek. Un man personīgi šķiet, ka man ir kaut kāda alerģija, tāpēc, ka es pēc tam biju pie labāka meistara, kurš jau bija salonā, un man pielika klāt, un man vienkārši riktīgi sāka asot acis, un es ātri noņēmu nost, jo es negribēju man apamst. Man ir daudz teikuši, ka ir iespējams, ka ir alerģija uz līmīti. Jebkurā gadījumā šis stāsts man vienmēr uzdien tāds kā smiegu un ironijas piegaršu. Es nekad neteikšu nē, ja man kāds gribēs pielikt skropstiņas, ja tas ir cilvēks ar ilgu gadu pieredzi, bet nekad neiet pie šeit cilvēkiem Facebookā, kuri liek skropstiņas kaut kādos dīvainos tumšos dzīvokļos, tie tāpēc, ka jums nav naudas. Labāk pagaidiet un iekremēt tos 25 eiro un aiziet uzliekiet tas skropstiņas kaut kādā salonā vai pie cilvēka, kurim ir vairāk gadu pieredzi nekā ejiet pa 15-10 eiro likt kaut kur shady AF vietā. Tas arī viss šim video. Es zinu, ka es runāju ļoti ilgi, ne pat ilgi, bet ļoti ātri. Kas ar mani šodien notiek? Un neaizmirstiet piesakot, neaizmirstiet nolaikot, būs vēl story time, tāpēc, ka dzīve ir dīvaina lieta, un esmu daudz ko darījuši muļķīgs savā dzīvē, ko nevajag nevienam darīt vai nevienam nevajag piedzīvot. Man bija prieks jūs redzēt, es ceru, ka jūs bija prieks redzēt mani, tiksimies nākamajā video. Bučas mučas, nedariet muļķības un sargājiet savas acis, tāpēc, ka mums viņas ir vēl vajadzīgas šajā dzīvē. Atā!